Sveiki! Šodien es jums pastāstīšu īsa demo ieskatu veikala MLV sistēmā un pastāstīšu par sistēmas bāzes elementiem un lietotāju interfeisu konfigurācijām un dažādām meklēšanas iespējām. Tātad viss sākas ar to, ka veikala MLV ir makroni balstīta sistēma, kas nozīmē, ka, lai pieslēgtos tai, jums ir nepieciešams zināt sistēmas adresi. Tā sastāv no sistēmas numura, dotajā gadījumā 102, un no veikaliem.lv. Attiecīgi, ievadot doto adresi, jūs atrasties dotajā skatā. Ievadam loginu un paroli. Tad mēs nonāksim uz sistēmas bāzes ekrāna vai tā ekrāna, kurā jūs bijāt iepriekš, pirms izlogoties. Sāksim ar to, ka jebkurš lietotājs var pārslēgt sistēmas interfeisu valodu, attiecīgi pārslēdzot to uzreiz tiek mainīta valoda. Un elementu attēlošanas valoda tiek pasūtījumi, klienti, preces un viss citas lietas. Attiecīgi šeit jābūt ieslēgtam tam valodām, kuras jūs gribat redzēt un ar kurām jums ir ērtāk strādāt. Tālāk. Augšējā navigācija. Jā. Jebkurā sistēmas sadaļā ir redzama augšējā navigācija, viņa ir sadalīta atsevišķās sadaļās, apakšsadaļās un tālāk. Attiecīgi, nomenklatūra, tas ir preču katalogs, jūsu preces, piegādātāju preces, cenu veidošana un viss, kas saistīts ar to. Pasūtījuma registrs, pasūtījuma saturs, pasūtījuma ražošana, komplektācija, piegāda un citas iespējas. Dokumentu registrs, ienākošie izējošās pavadzīmes, cenu piedāvājumi, izējošie rēķini. Uzreiz jāpiebilst, ka parasti šie elementi ir saistīti ar cita veida elementiem, ar klientiem, precēm, pasūtījumiem un tālāk. Klasifikatori. Šeit ir pieejami vairāki registri. Jūsu klienti tā ir iebūvēta CRM sistēma, kas ir savienota ar pārējiem elementiem. Jūsu piegādātāju registrs ar viņu rekvizītiem, preču saņemšanas vietām, maršrutiem, piegādes grafikiem un tālāk. Jūsu pārvadātāji, jūsu piegādes dienesti, kuri piegādā jūsu preci jūsu klientiem ar cenu iestatījumiem un citām lietām. Atskaišu bloks par katru no blokiem, no viņi ir vairāk un attiecīgi var arī mainīties jūsu sistēma. Un iestatījumi. Sistēmas lietotāji, domāju, ir skaidrs, organizācijas struktūra, jūsu uzņēmuma iestatījumi, jūsu uzņēmuma rekvizīti, dati, uzņēmuma struktūra, filiālis, noliktavas un tālāk. Un mobilo ierīču pieslēgšana, dažādu skeneru, mobilo tālruņu pieslēgšana, kur pieejams saistinātais sistēmas interfejs ar dažādām darbībām, kā piemēram mobilais agents, noliktavas darbības, kā preču pieņemšana, pavadzījumu reģistrācija un tālāk. Tad mums ir šeit iebūvēts atbalsta dienests, kur ir iespējams atstāt, kur ir iespējams izveidot un atstāt kaut kādu uzdevumu, tasku. Uzdevumu menedžeris uzņēmuma iekšējai lietošanai var izveidot uzdevumu kādam no lietotājiem, piemēram, cilvēkam, kas apskata pasūtījumu, tik galā ar nepirktiem pasūtījumiem un tālāk. Tālāk par sistēmas meklēšanas iespējām. Sistēmā ir pieejams globālais meklētājs, ievadot šeit kaut kādu nozīmi, nospiežot enter, mums parādās šāds logs. Tālāk mums jāizvēlas, ko tieši mēs meklējam. Tā būtu jūsu prece, piemēram, uzreiz parādās 3 preces. Uzņēmumi, attiecīgi, uzreiz parādās uzņēmums. Ja? Uzspiežot virsū uz šī elementa, viņš tiek atverts un mēs redzam jau viņa profila datus. Lai aizvērtu uznikstošos logus, var izmantot krustiņu augšā vai arī divkāršo escape nospiešanu. Attiecīgi, nospiežot taustiņu escape 2 reizes, logs tiks aizverts. Tālāk, ja šis bija globālais meklētājs, kas strādā ar pilnīgi visiem datiem, tad šeit ir ātrā meklēšana, kas darbojas tikai ar šī ekrāna datiem. Attiecīgi, nospiežot filtrēt, man parādās viens pasūtījums, kas ir reģistrēts uz šo numuru. Un uzreiz man aktivējās filtrs.
viņu var aktivēt, deaktivēt, tā kā paslēpt un parādīt, būtu pareizāk pateikt. Tātad bāzes filtrs. Piegāda klients pozīcijas dokumentu. Pēc nosaukumiem var saprast, ka filtri ir sadalīti atkarībā no datiem, ar kuriem tie strādās. Ja? Piegādes datums, nosūtīt, piegādes vietas un tālāk. Bāzes filtrs izveidots, numurs, saturu, meklēs pēc visiem parametriem un tālāk. Tālāk. Blakus filtram ir vairākas pelēkās pogas. Ja? Pirmā vienmēr būs izveidot jaunu elementu, šajā gadījumā pasūtījumu, bet tāpat citos blokos viņa būs izveidot preci, izveidot klientu, izveidot dokumentu un tālāk. Vienmēr pieejamas divas iespējas izveidot manuāli vai importēt no faila. Failu var būt Excel formāta, failu var būt CSV formāta, XML formāta un tālāk. Lielākoties tie būs tabulēti dati, un ja gadījumā kādu no formātiem sistēma vēl neatbalsta, tad to ir iespējams papildus sakonfigurēt un pieslēgt. Par filtru pastāstīja, tālāk atjaunot datus. Tā ir refresh poga, tieši tāda pati, kā šeit browserī iebūvēt. Tālāk mums ir eksportēt uz Excel. Eksportēt uz Excel paņems visus datus, kas ir atrodami šajā ekrānā, tieši ekrānā un vienā lappusē. Viņas var būt 10, 20, kaut vai 1000, attiecīgi paņems tikai tos datus, kas ir attēlot šeit. Ja mēs gribam paņemt visus datus, mēs varam pamainīt elementu daudzumu lapā. Tāpat var šo ekrānu uzreiz nosūtīt uz printeri un drukāt. Tad attiecīgi uzreiz tiks saganēs PDF fails, kuru varēs izprintēt. Tālāk, objektu saraksta attēlošanas iestatījumi. Mēs redzam ekrānā noteiktu tabulu ar saviem parametriem. Mēs varam mainīt gan secību šiem parametriem, gan pielikt parametru vai noņemt nost. Attiecīgi, lai to izdarītu, spiežam dotās pogas un redzam visu mūsu parametru sarakstu. Attiecīgi, ja man neinteresē datums, saņemšana un numurs, es tos izslēdzu, saņēmēju es pabīdu zemāk un tad vispārējais man apņēga. Tad es šos iestatījumus varu saglabāt esošai sesijai. Tas nozīmē, ka izējot ārā no sistēmas, visi iestatījumi pazudīs un ienākot no jauna, būs tā kā bija iepriekš. Esošajiem lietotājiem tas nozīmē, ka es saglabāšu iestatījumus tikai sev un tikai es ar tiem strādāšu. Kā šablons, mēs varam izveidot šablonu un pārslēgt starp šabloniem, ja mums vajadzīgi vairāk iestatījumi, un pēc noklusiem visai sistēmai nozīmē, ka visi lietotāji redzēs tikai šos iestatījumus, ja viņi nebūs sev pielikuši citādāk. Es uzlūkšu sesiju saglabāt. Un mēs redzam, ka uzreiz tabula pamainījās. Ja? Parametri kļuva nedaudz citādāki, secība arī pamainījās. Tā. Šo ekrānu var arī pamainīt un pārslēgt uz kalendāra skatu. Uzreiz redzam, mums parādījās pasūtījuma sadalījums laika skalā. Attiecīgi uzvedot kursoru, mēs redzam, ka 11. martā bija summa tāda. Zemāk mēs redzam arī pasūtījuma summu, kā kopējo skaitu un pasūtījuma kopējās summas. Tālāk, vēl viena lieta, par ko jāpiebilst, ir sanu navigācija. Viņa ir šeit. Sanu navigācija visās sadaļās ir citādākā un mainās atkarībā no bloka, kurā jūs atradāties. Šajā gadījumā mēs skatāmies ienākošos pasūtījumus, un mēs redzam, ka šeit ir apskāde nav pabeigta. Nepieņemtie dokumenti, jauni pasūtījumi, pasūtījumi pēc statusiem, visādas konfigurācijas. Par savu navigāciju ir tā, ka šeit ir jālasa, kas ir rakstīts, visi bloki ir nosaukti. Ja šeit kaut ko pārslēgt no viena bloka uz citu, tas neko nemaina, nekādus iestatījumus negroza. Ar to var brīvi pārslēgt, apskatīties, kas tieši tur ir. Un katrā no sadaļām papildus ir nosaukums un komentārs, kas tieši šajā sadaļā ir ielikts, ja, attiecīgi.
pasūtījumi, kas noteikti iemeslu dēļ vēl netika pieņemti sistēmā. Droši vien bija kaut kāda ielādes kļūda, varbūt nepabeigts pasūtījums, kaut kas netika veikts līdz galam un tā tālāk.